prasības fāzēs arī saistās kopā ar to, ka līderis, lai viņš izskatītos pēc līdera zirga acīs, cilvēkam nav jādara vairāk nekā absolūti nepieciešams. Tas nozīmē, ja man zirgs atkāpsies sānis, ja es izdarīšu šitā, tad es viņam nedarīšu šitā. Es vienmēr darīšu tik maz, cik iespējams. Tāpat, ja viņš iet uz priekšu no vieglu kājas pieskārienu pie spalvas, nebakstīšu šitā, droši, paliek droši, lai tā viņš neaiziet, ja? Jo to fāzi, to skārienu pie spalvas, es viņu pēc tam varu pastiprināt, vai pieskarties pie ādas, skatīties, no kāda tu man aiziesi, ja? Un pārtraukt tieši tad, kad ir šis minimums, lai zirgs reaģē, ja? Tad pārtraukt. Arī spēlēs, tas ir ļoti svarīgi, un tas arī tiks atsevišķi uzsvērts. Tad šīs, par kurām es pastāstīju, ir galvenās spēles, un no viņām sastāv visas 3 citas spēles. Jo visa komunikācija ar zirgu naturālajā apmācībā, ja? Sastāv no paldies, tu esi labs, draudzīgā spēle, ne uz ko nereaģē, viņš tev var laudīt. Es uzlieku vienmērīgu spiedienu, tu atkāpies, es uzlieku ritmisku spiedienu, tu atkāpies. Un visas pārējās spēles sastāv no šīm 3 spēlēm. Tātad jojo spēle. Nu jā, tas ir zirgi, kas ļoti labprāt nāk klāt, bet ne par ko nekāpjas atpakaļ. Un ir zirgi, kas stāv tur striķa galā un ne par ko nenāk klāt. Un vajadzētu to saskaņot, lai viņam nav, lai viņš pilnīgi vēsu prātu uztver, gan es nāku pie cilvēku, gan es kāpjos pie cilvēku prom, lai ir ar vienādu šo spiedienu. Nu jā, tad ir domāta jojo spēle. Un, protams, atkal kustību kontrole. Šeit var paspēlēt draudzīgo spēli, jo nav automātiski nekur nejāiet hordā uz vienu vai otru pusi, vai jānāk pie manis atpakaļ, vai kaut kur jābēg. Viņš stāv un gaida, ko es teikšu, ja? Un es saku, nāc pie manis atpakaļ. Mēs pirmo reizi mūžā viņu spēlēt. Nu jā. Kreisās vadības uzvedas ekstravertais tips. Nu, kā šeit bildītē ir uzzīmēts, ja? Tāds rotaļīgs un palaidīgs. Un var redzēt, ka aktīvi izmanto muti, tā, nu, piemēram, knakstās visu laiku, vai ņem striķi zobos un neļauj dot, patīk izrādīties. Un bieži vien tās dominants, kas spiež uz virsu un īsti neievēro jūsu personīgo telpu. Bet te es gribētu parādīt, tas ir no manas zinātnes pēdniskā darba, tāds neliels tā kā, nu, daļa no video. Un te šeit parādīšu, kā dziršu atbilst šim tipam. Ja? Ļoti. Tas, nu kā var redzēt, jā, protams, patīk, nāksies ar muti, visu aiztikt un nelaist vaļā. Un visu laiku tāds vērsts uz cilvēku, kur griežās klāt un liek apaušus, arī noteikti jāņem mutē visu. Nevajag tāpat. Vai, piemēram, šeit viņam, nu, kamēr es pieskaros pāriem ķermenim, piemēram, bungāju pa uguru, viņam ir laiks darīt arī kaut ko citu. Un šeit, piemēram, ļoti iedējošs objekts, ko viņš redz pirmo reizi dzīvē, ja? Tas ir saules sargs. Vai jums liekas viņam bail? Nu, labi, tu saki, kā stāv tāds, tām augstiem aizmuguriem, bet nav tā, ka viņš skrietu prom, vai kā tur ir Jā. Jo tiešām viņš jums tam nebija to redzējis. Patīk. Patīk, jā. Protams, šādiem zirgiem, nu, vēl ir stāstīšu, kas viņam nepieciešams, lai viņam būtu interesanti, jo tomēr, nu, viņi redz, viņi visu tā kā pieņem un tā, bet viņam labi, viņš iepazina šito visu, viņam, nu, varētu dot kaut ko citu tagad, izspēlēties. Kamēr apkārtē zirgi tādi, ko tu dari? Tas nabaga dzīvnieks, turists. Piemēram, ja citi zirgi, nu, kad viņus apgūt vai viņi paši apguļās, nu, viņi reti, kad ļauj vispār sev pieskarties, bet šis ļauj pieskarties ir svešo objektu. Kā arī pasargāts no saules. Tā. Yay!
Vai piedod.